Šajā video apskatīsim, kā ar Visual Basic for Application veidot lietotāja saskarni. Atgādināšu, ka lietotāja saskarnes galvenais elements ir logs. Visual Basic for Application vidē logu izstrādes laikā sauc par formu. Šajā darba lapā ir redzama neaizpildīta pasūtījuma apstiprinājuma veidne. Darba lapas nosaukums PA veidne. Mūsu uzdevums ir izveidot dialogu logu, ar kuru palīdzību lietotājs varētu iekopēt veidnē klienta nosaukumu, adresi un pasta indeksu. Dati par klientiem atrodami blakus esošajā darba lapā ar nosaukumu klienti. Šeit jūs redzat klientu sarakstu, kurā atsevišķās kolonās ir ierakstīti nosaukumi, adrese sastāvoša no divām kolonām. Vienā ir ierakstīta iela un ielas numurs vai apdzīvota vieta, un otrā ir ierakstīta pilsēta, kā arī pasta indeks atsevišķā kolonā. Datus no darba lapas klienta, protams, varētu pārkopēt manuāli, bet tas prasa laiku, kā arī zināmas iemaņas. Proti, mēs varētu iezīmēt attiecīgo klientu ar komandu copy. Nokopēt šo klienta adresi un šeit pasūtījuma apstiprinājumā ieklikšķināt šūniņā A6 šajā vietā ar speciālu ievietošanu, tātad paste special, ievietot klienta adresi, bet šo adresi pārveidot no rindiņas kolonās. To izdara, izmantojot opciju Transpose. OK. Tad šeit jūs redzat iekopētu klienta adresi. Vēl atliktu tikai šo adresi noformatēt, tātad treknenātus burtus kursīvā, kā bija redzams paraugā, un 12 izmēru burtus. Šādi varētu izskatīties klienta adrese. Tātad mūsu uzdevums būtu izveidot dialogu logu, kurā lietotājs varētu izvēlēties klientu un makrokomandu, jeb makros, ar kuras palīdzību šī izvēlētā klienta adrese tiktu pārkopēta no klientu saraksta uz pasūtījuma apstiprinājumu. Sāksim ar to, ka izveidosim lietotāja dialogam nepieciešamo formu. Un formas izveide notiek Visual Basic for Application vidē. Izvēlamies šķirkli Developer, atveram Visual Basic, pārliecinamies, ka projekts ir saistīts ar mūsu izvēlēto failu, proti kalkulācijas paraugs, un ievietojam jaunu formu. Insert, User form. Šeit jūs redzat formas sagatavi. Protams, forma šobrīd ir tukša, un mums šajā formā ir jāievieto nepieciešamie objekti, jeb kontroļi. Pirmkārtām mums būtu nepieciešams sarakstīns, no kura izvēlēties klientus. Šo sarakstu veidosim kā kombinēto sarakstu. Izvēlos rīku logā combo box un iezīmēju šo objektu logam pa vidu aptuveni. Būs nepieciešama arī podziņa, ar ko apstiprināsim izvēli, tāpēc rīku logā izvēlos command button, komandu podziņu, un šo podziņu zemāk arī iezīmēju. Pirmkārt, nomainīsim visiem jaunveidotiem objektiem nosaukumus saskaņā ar teorētiskā materiālā ieteiktajām vārdu došanas parašām. Formas nosaukumu nomainīsim no noklusētā user form uz klientu atlase. Lietosim prefiksu, kāds ir ieteikts formai FRM. Tātad ieklikšķinu formā un nomainu nosaukumu. FRM.
Ja nosaukumā rakstam divus vārdus, tad vārdus var rakstīt ar lieliem burtiem, tādā veidā nosacīt atdalot vienu no otra. Atstarps formas nosaukumā un pārējo objektu nosaukumā lietot nedrīkst. Izmainīsim vēl vienu formas īpašību, proti šo virsrakstiņu user formu nomainīsim uz klientu atlase. Šī īpašība saucas caption. Nomainīsim podziņas nosaukumu. Podziņā lietojam prefiksu CMD un podziņu nosauksim atlasīt. Garumzīmes nelietoju. Uz podziņas nosaukumu command button aizvietojam ar atlasīt. Šeit garumzīmes lietot drīkstam. Izvēlēsimies lielāku burtu izmēru. Tā ir īpašība font. Ieklikšanam, atveram dialogu logu fontu un izvēlamies burtu izmēru 12. Ok. Izmainīsim arī kombinētā saraksta nosaukumu. Combo box vietā rakstīsim CBO prefiksu, CBO un saraksts. Arī kombinētās saraksta lodziņā nomainīsim burtu izmērus, proti īpašību font, izmainīsim uz 12. Atverot combo box sarakstu, mēs izvēlēsimies klientus, tāpēc šis objekts, jeb kontrols, ir jāsasaist ar darba lapā klienti, esošā klientu nosaukumu. Īpašību kategorijā date izvēlamies īpašību raw source. Šeit jāieraksta darba lapas nosaukums, kā arī adresu apgabals šeit darba lapā, kurā atrodami uzņēmuma nosaukumi. To mēs varam izdarīt, ieskatoties uz tabulā, proti darba lapas nosaukums ir klienti, un apgabals, kurā atrodas klientu nosaukumi, sākas no šūniņas A3, un mūsu tabulā beidzās pie šūniņas A27, bet tas neliedz mums, cerot, ka klientu saraksts paplašināsies, ierakstīt tālāku adresi, proti A30 vai A50. Tātad atgriežamies Visual Basic vidē, izvēlamies mūsu kombinēto sarakstu, sameklējam īpašību raw source un ierakstam darba lapas nosaukumu klienti. Darba lapas nosaukumu adresi apgabala atdala ar izsaukumu zīmi. Un tālāk rakstam sākuma adresi A3, ar kolu atdalām sākuma adresi no beigu adreses un beigu adresi A50. Vēl mēs varam izmainīt arī īpašību tekstu, ierakstot šeit sākuma tekstu, kas parādās kombinētajā sarakstā tad, kad klienta nosaukums vēl nav atlasīts. Rakstu klientu. Ar to tad arī esam beiguši vienkārši dialogu logu izveidi. Varam notestēt šo te logu, proti ieklikšanām uz Run. Dialogu logs tiek atvērts Excel vidē. Klikšķis uz kombinētā saraksta podziņu, un mēs redzam mūsu klientus šajā te sarakstā. Izvēloties kādu no klientiem un spiežot podziņu atlasīt, protams, nekas vēl nenotiek, jo mēs neesam ieprogrammējuši, kā tālāk notiek rīcība ar klienta datiem, proti, kā
klienta adrese nokļūst, ja tiek pārkopēta uz mūsu pasūtījuma apstiprinājumu veidni. Pabeigsim darbu ar dialogu logu un turpināsim veidot programmas funkcionalitāti. Dubultklikšķis uz podziņu atlasīt. Programmas koda logā mēs redzam procedūru komandu podziņai atlasīt, pienotikuma klikšķis, jeb kliku. Šī procedūra, protams, nav aizpildīta, tātad starp procedūras sākumu, kas ir private sub, un procedūras beigām end sub, nav nekādas norādes, kam būtu jānotiek, ja šī procedūra tiek izpildīta. Izdarīsim vienu vienkāršu lietu. Ierakstīsim programmas kodu, kas ļauj ieklikšķinot uz podziņu atlasīt, šo logu aizvērt. Jo tad, kad mēs būsim pabeiguši klienta atlase, dotais logs mums vairs nebūtu vajadzīgs, tāpēc šis logs būtu jāaizver. Loga aizvēršana var realizēt ar metodas hide palīdzību. To tad arī rakstam. Lai aizvērtu logu, mums ir jānosauc šis logs, proti loga nosaukums ir FRM klienta atlase. Tālāk tiek likts punktiņš. Ja šāds objekts ar nosaukumu FRM klienta atlase ir dotajā projektā, tad tiek atvērts saraksts ar metožu un īpašību sarakstu. Šajā sarakstā mums būtu jāatrod metode hide. Klikšķinu uz H un sarakstā mēs šo metodu jau ieraugām. Var uzrakstīt vai arī klikšķināt uz šo te metodi. Pabeidzam komandu rindas rakstīšanu, nospiežot taustiņu Enter. Pārliecināsimies, kā darbojas dotā komanda. Klikšķis uz Run. Mūsu logs ir redzams priekšā. Ar podziņu atlasīt mēs šo logu aizveram. Tālāk būtu jāraksta programmas teksts, kas atlasītu no klientu saraksta attiecīgo klientu un pārkopētu to uz apstiprinājuma veidni. Taču mūsu zināšanas nav pietiekošas, lai mēs to izdarītu tiešo rakstot šeit programmas tekstu, tāpēc ņemsim talkā makro rakstītāju un mēģināsim realizēt klientu atlasi ar makro rakstītāju palīdzību. Šobrīd aizveru Visual Basic for Application logu un ķeros pie jauna makro ierakstīšanas. Record new makro. Nosauksim makro atlasīt klientu. Saglabāsim šo makro mūsu darba burtnīcā un sākam makro ierakstīšanu. Klientu atlasi veiksim izmantojot filtrus. Iezīmēju saraksta virsrakstu joslu un izvēlos filtru. Klienta atlase notiks pēc nosaukuma, tāpēc atveru šo sarakstu un izvēlos kādu no klientiem. Kuro tieši izvēlēties, tas nav būtiski. Izvēlos firma Bravo. OK. Firma Bravo ir atlasīta, tātad sarakstā mēs redzam tikai šo te vienu firmu. Tālāk iezīmēsim firmas nosaukumu un adresi. Nokopēsim. To var darīt vai no taustiņu kombinācija Ctrl+C, vai arī klikšķinot ar labo taustiņu un izvēloties kopiju. Pēc tam pāriesim uz darba lapu pasūtījuma apstiprinājumu veidne. Šajā darba lapā ieklikšķināsim šūniņā A6, kur būtu jāatrodās firmas nosaukumam, un ar labo taustiņu izvēlos komandu
paste special, atveru šīs komandas dialogu logu, un dialogu logā atzīmēju transpose. Pēc tam klikšķis uz OK. Firmas nosaukums ir iekopēts. Noformēšu firmas nosaukumu ar trekninātiem un kursīvu burtiem. Izvēlos burtu izmēru 12. Tas arī būtu viss. Varam apturēt makro rakstītāju. Developer, stop recording. Tālāk apskatīsim mūsu jaunveidotā makro tekstu un nepieciešamības gadījumā to koriģēsim. Izvēlos atlasīt klientu un klikšķinu uz Edit. Tiek atvērta Visual Basic for Application vide un mēs ieraugam mūsu makro komandas tekstu. Ko mēs redzam jaunizveidotajā procedūrā? Mēs redzam katru darbību, kas tika veikta šī makro ierakstīšanas gaitā. Proti, tika pārvietots kursors darba lapā. Acīm redzot, šīs darbības mums ir liekas, un tās mēs varam droši dzēst. Tālāk redzam, ka tika iezīmēts darba lapas apgabals no A2 līdz D2. Ja mēs paskatāmies, tad A2, D2 ir virsraksta rindiņa. Virsraksta rindiņa tika iezīmēta ar nolūku veidot autofiltru. To mēs redzam arī nākošajā rindiņā. Tātad vispirms tiek iezīmēta virsraksta rindiņa, un tad iezīmētajā apgabalā tiek izstatīts autofiltrs. Katru reizi, kad mēs izvēlēsimies no saraksta kādu firmu, šis autofiltrs nebūs jāiestata, ja tas jau ir vienreiz izdarīts. Tāpēc arī šīs divas rindiņas no makros mēs varam dzēst ārā. Tālāk tiek aktīvajā darba lapā iezīmēts darba apgabals, jeb izvēlēts darba apgabals no A2 līdz A27. Tas ir apgabals, kurā atrodas šobrīd mūsu firmu saraksts, un šis saraksts tiek filtrēts. Filtrēts pēc kritērija Bravo CA. Tātad ir ierakstīta konkrēta firma, kuras dati tiek izfiltrēti šajā sarakstā. Ar šīs makro komandas palīdzību ir jāizvēlās jebkura no firmām, tāpēc mēs nevaram šeit atstāt tikai vienas firmas nosaukumu. Šis vienas firmas nosaukums būs jāizvieto ar mainīgo. Tādā veidā mēs varēsim izvēlēties jebkuru firmu, kas ir sarakstā. Mainīgo deklarēšana tiks apskatīta nākošajā nodarbībā, bet šoreiz es to esmu jau izdarījis, proti ir nodeklarēts mainīgais, kura nosaukums būs klients, un šis mainīgais tiks izmantots, lai mēs varētu saglabāt dialogu loga sarakstā atlasītā klienta nosaukumu, un pēc tam šo klientu nosaukumu izmantot kā kritēriju tabulas filtrā. Mainīgais klients jau ir nodeklarēts. Mums atliek tikai konkrēto firmas nosaukumu nomainīt ar mainīgo. Tātad firmas nosaukumu dzēšam ārā. Un tā vietā ierakstam mainīgā nosaukumu klients. Pēc datu atlases tiek iezīmēta rindiņa ar kārtas skaitli 22, no A22 līdz D22. Paskatīsimies, kas atrodas šajā rindiņā. Tabulā mēs ļoti labi redzam, ka 22. rindiņā atrodas tā firma, kuru mēs atlasījām, ierakstot makro komandu. Katru reizi tiks atlasīta kāda cita firma, tāpēc mums no makro ir jāizņem nosacījums, ka tikai viena konkrēta rindiņa tiek kopēta. Atgriežamies Visual Basic for Application vidē un šo rindiņu, kas liek iezīmēt konkrēto tabulas apgabalu, izdzēšam. Tas nozīmē, ka pēc filtrēšanas tiks kopēts iezīmētais apgabals. Faktiski
jebkura filtrēšanas darbība paredz to, ka noteikts tabulas apgabals tiek iezīmēts. Tāpēc, domājams, šī programmas kodu daļa tad arī pareizi strādās. Ar metodas select palīdzību izvēlamies darba lapu pasūtījuma apstiprinājumu veidni. Šajā darba lapā izvēlamies šūniņu A6. Tā ir šūniņa, kurā ir jāiekopē mūsu klienta adrese. Pēc tam tiek veikta speciālā ievietošana, tātad paste special, to mēs redzam no šīs te rindiņas, un visbeidzot tiek noformēts ievietotais teksts, izmantojot trekninātus un kursīvu burtus. Tālāk, protams, ir papildus parametri, kas attiecās uz fontu noformējumu, tos mēs varam šeit atstāt, un ar to arī procedūra beidzās. Ir viens bet. Ja mēs paskatāmies tā vērīgāk uz šo procedūru, tad mēs redzam, ka uzsākot procedūras izpildi, mums būtu jābūt jau izvēlētai īstajai darba lapai. Pirms procedūras izpildes kursoram būtu jābūt ieklikšķinātam darba lapā klienti. Tas nebūtu tā nebūs, jo mēs sākam klienta atlasi no darba lapas pasūtījuma apstiprinājuma veidne, tāpēc mums šeit vēl vajadzētu koda rindiņas, kas nodrošina attiecīgās darba lapas izvēli. Šo koda rindiņu varam nerakstīt no galvas, bet pārkopēt līdzīgu koda rindiņu un attiecīgi tikai veikt izmaiņas. Tātad iekopēju koda rindiņu un nomainu darba lapas nosaukumu. Vēl viena lieta ir jāizdara, pirms sākam testēt mūsu makros. Proti, mainīgajam klients ir jāpiešķir konkrētā vērtība. To mēs izdarīsim sekojoši. Logā klienta atlase, izvēloties sarakstiņā atlasīt klientu kādu no mūsu klientiem, šī te izvēlētā sarakstiņa vērtība būtu jāieraksta mainīgajā klienti. Kā tas notiek? Dubultklikšķis uz combo box atlasīt klientu. Tiek atvērta procedūra combo box saraksts change, kas nozīmē, ka izmainot combo box lodziņā firmas nosaukumu, tiks izpildītas tās komandas, kas ierakstītas šajā procedūrā. Procedūrā tad arī piešķirsim mainīgajam klients konkrēto vērtību. Rakstām klients vienāds. Šādā veidā mēs piešķiram vērtību mainīgajam. Tālāk mums būtu jāraksta mūsu objekta nosaukums. Tas ir CBO saraksts. Apzināti rakstu ar maziem burtiem, jo tad, ja programma pazīs šo objektu, objekta nosaukums tiks izlabots. Es CBO sarakstu ielieku punktu. Redzu, ka programma tiešām arī pazina šo objektu, jo tika atvērts sarakstīns, kurā mums būtu jāizvēlas īpašība teksts. Kā redzam, pēc ievadas taustiņa nospiešanas objekta nosaukums tika izkorģēts. Tas nozīmē, ka uzrakstītā rindiņa varētu būt pareiza. Protams, vēl ir jāpārliecinās, vai tiešām viss pareizi strādās. Nedrīkst aizmirst par vēl vienu lietu. Ieklikšanot uz podziņu atlasīt, tiek aizvērta forma, un vairāk nekas arī nenotiek. Bet ieklikšanot uz šo podziņu pirmkārtām būtu jāveic klienta atlasi. Klienta atlasi mēs veicam, izmantojot makros, ja procedūru atlasīt klientu. Tāpēc šīs te procedūras nosaukums ir jāieraksta kā komandas rindiņa pie
podziņas, uz kuru mēs klikšķināsim. Šeit procedūras nosaukumu es iezīmēju un nokopēju. Tālāk pārēju uz mūsu dialogu logu. Klientu atlases procedūras nosaukumu iekopējam pie podziņas atlasīt klikšķa. Ctrl V. Iekavas ir jānodzēš, jo mēs šo procedūru lietojam bez kādiem nosacījumiem, tātad bez argumenta. Tagad varam jau notestēt, kā darbojas mūsu klienta atlase. Klikšķis uz Run. Izvēlos klientu un spiežu podziņu atlasīt. Redzam rezultātu. Pasūtījuma apstiprinājuma darba lapā ir iekopēta izvēlētā klienta adrese. Zināmas nērtības sagādā mūsu jaunizveidotā dialogu loga aktivēšana, jo katru reizi, kad mēs gribam izvēlēties firmu no saraksta, mums vispirms ir jāaktivē Visual Basic for Application vide, jāatrod šis dialogu logs, jāiedarbina programma, klikšķis uz Run, un tikai tad mēs varam atlasīt kādu no mūsu firmām. Šīs neērtības ir viegli novēršams. Mēs varam izveidot vēl vienu makrosu, jeb procedūru, ar kuras palīdzību izsaukt mūsu dialogu logu. Atveram Visual Basic for Application vidi un izveidosim jaunu procedūru. Procedūra sākas ar atslēgu vārdu sub. Nosauksim procedūru sākt klientu atlasi. Procedūra beidzās ar end sub. Ar šīs procedūras palīdzību atvērsim, jeb aktivēsim formu FRM klientu atlase. Tāpēc šajā procedūrā es ierakstu FRM klientu atlase un izvēlos metodi show. Lai lietotājiem būtu ērtāk darboties ar klientu atlases logu, mēs ievietojam pasūtījuma apstiprinājumu darba lapā objektu, kuru sasaistīt ar minēto procedūru. Komandu insert, izvēlēsimies pašu vienkāršāko taisnstūru rāmīti. Iezīmēju šādu rāmīti ap klienta informāciju. Protams, rāmītim ir jābūt caurspīdīgam, pretējā gadījumā mēs klienta informāciju neredzēsim. Izvēlamies aizpildījumu no fill. Rāmīšu krāsu varētu izvēlēties melnu, vairāk klasisku. Un šim rāmītim pakārtosim mūsu procedūru, jeb makros, ar kuru palīdzību atvērsim dialogu logu. Komanda assign makros. Atrodam tikko izveidoto procedūru ar nosaukumu sākt klientu atlasi. Spiežam podziņu OK. Tagad jau notēmējot uz rāmīti ar peles kursoru, mēs redzam, ka bultiņas vietā, jeb krustiņa vietā parādās rociņa. Tas nozīmē, ka klikšķinot uz šo mēs iedarbināsim mūsu izvēlēto makrosu. Klikšķis, atverās dialogu logs, klienta atlasi. Es varu izvēlēties jaunu klientu un spiest podziņu atlasīt. Nepieciešams cits klients, klikšķis, izvēlos jaunu klientu, spiežu podziņu atlasīt.